lieka lieta. Visi klienti, kā kontaktkartiņas, dzīvo modulī realizācija. Piegādātāji dzīvo piegādātāju modulī, kur attiecīgi ir gan piegādātāju, kā kontaktkartiņu saraksts, gan visu kontaktkartiņu saraksts, tātad gan klienti, gan kontaktpersonas, gan darbinieki, gan piegādātāji. Ja vedosi jaunu ierakstu no piegādātāju saraksta, jaunās kontaktkartiņas ieraksts sevi jau saturēs veidu piegādātājs. Lai izveidot jaunu kontaktkartiņu, laukā nosaukums raksta reģistrācijas numuru vai tā nosaukuma daļu un lauka galā nospied bultiņu vai taustiņu kombināciju Ctrl+Enter. Te mirklī man jau pieslēdzās Lursoft datubāzei un tevis ievadīto vērtību meklē Lursoft datubāzes reģistros. Šajā sarakstā tiks atspoguļotas pirmās 20 vērtības no Lursoft datubāzes pēc Lursoft meklētāja. Tad, ja neste ir tā, ko mēs meklējam, un viņa ir redzama šajā sarakstā, tad dubultklikšķis vai Enter uz tās, un tiek ielasīti visi publiski pieejamie dati par Neste Latvija SIA. Lursoft meklētājas sarakstā redzēja arī reorganizētas kompānijas un likvidētas kompānijas. To informāciju nav iespējams ielasīt jaunā kontaktu kartiņā. Bet tā kā Neste Latvija ir aktīvs uzņēmums, tad attiecīgi informācija par viņu, kas ir publiski pieejama, tiek ielasīta jaunā kontaktu kartiņā. Ja Neste Latvija būtu publicējusi e-pasta informāciju, kādu telefonu numuru vai kontaktpersonu, ar ko drīkst sazināties, tad attiecīgi arī tāda rakstura informācija būtu ielasījusies jaunas kontaktkartiņas ierakstā. Lai vieglāk identificētu kontaktkartiņu mirklī, ka mēs importēsim banku vai kādu no tās formātiem, tiek ņemts vērā un meklēts reģistrācijas numurs šajā bankas tehniskajā failā, ko tad iekšā importē Moneo bankas savienojuma modulī. Nereti bankas faili nesatur reģistrācijas numuru, tāpēc par identifikātoru konkrēta kontakta atlasīšanai der un tiek izmantots arī IBANs jeb konta numurs. Vēl konta numurs un bankas lauks būs nepieciešams tajā gadījumā, ja konkrēta nodokļu maksātāja piegādātāja rēķinus vēlēsies apmaksāt un eksportēt ārā importēšanai savā internetbankā. Šajā gadījumā ierakstīšu izdomātu konta numuru un izvēlēšos kādu no bankām. Ja konkrētajam nodokļu maksātājiem ir vairāki konti, tad man ir iespēja samaksāt viņam, tā skaitā eksportēt maksājumu uz banku, norādot dažādus konta numurus, un es to vēlēšos izvēlēties, vai attiecīgi, ja pastāv iespējamība, ka importējot Fidevistas failu vai kādu citu bankas failu sistēmā, var būt norādīts ne tikai viens konta numurs, bet vienā reizē viens, kādā citā reizē kāds cits, tad attiecīgi bankas kontu sadaļā var ievadīt citus konta numurus un attiecīgi norādīt bankas. Lai importētu bankas failu atpakaļ sistēmā iekšā un identificētu kontaktu, ir nepieciešams tikai konta numurs. Tātad, ja zini, ka neeksportēsi maksājumu uzdevumus ārā no sistēmas, priekš internetbankas, var arī bankas vērtību nenorādīt, bet norādīt tikai vienīgi šo te konta numuru. Ja šis konkrētais konta numurs ir paredzēts kādiem tikai īpašiem gadījumiem, piemēram, kādam projektam, kādam konkrētam pasūtījumam un visos citos gadījumos jāizmanto kāds cits konts, tad attiecīgi šeit komentāru laukā var ierakstīt komentāru, kam tad šis konts tiek izmantots. Ja mēs jau konkrētāk skatāmies uz šo kontaktkartiņu kā piegādātāju, uz ko liecina arī šis veids, kas ir atzīmēts, tad mums parādās sadaļa piegādātājs. Un piegādātājas sadaļā mēs varam norādīt tādas specifiskas lietas, kas attiecās uz konkrēto kontaktu, šajā gadījumā uz Neste Latvija SIA, kas ir atšķirīgas no galvenajiem iestatījumiem. Tad pirmais lauks, ko mēs varam norādīt, tad PVN kods, kuru tad mēs vēlēsimies redzēt, ja mēs ieliksim piegādātāja rēķinā šo te
kontaktkartiņu Neste Latvija. Tad visos citos gadījumos Moneo dosies uz iestatījumiem, piegādātāju kontējumiem, meklēs noklusēto nodokļu kodu grupu un pārbaudīs, vai ievietotā kontaktkartiņa ir PVN maksātājs vai nav PVN maksātājs, un attiecīgi, vai tas ir vietējs Eiropas Savienības vai ārpus Eiropas Savienības nodokļu maksātājs. Ja mums apmierina, ka piegādātāja rēķinā ievedot Neste Latviju kā piegādātāju rēķina rindās mums tiks ievietots noklusēti P21, jeb priekšnodokļa 21%, tad īpaši citu PVN kodu kontaktkartiņā nav nepieciešams norādīt. Ja Neste Latvija gadījumā vadot jaunu piegādātāju rēķinu, mums ir vajadzīgs citādāks piegādātāja rēķina veids, nevis noklusētais, tad arī šo var norādīt Nestes kontaktkartiņā. Visos citos gadījumos sistēma atkal dosies uz galvenajiem iestatījumiem, meklēs piegādātāju iestatījumus, šajā gadījumā parametru sadaļu, un ievietos šo IREK, jeb ienākošs rēķins, jaunā piegādātāja rēķinā. Ja Neste Latvija mums ir īpaši nosacījumi par samaksas termiņiem, tad mums ir dots 20 dienas no rēķina izrakstīšanas datuma, ko samaksāt to konkrēto piegādātāju rēķinu, tad samaksas termiņu izvēlēs šeit no esošajiem, vai, ja tāds nav, tad ar plusiņu veido jaunu. Ja Nestes rēķins ir apmaksājums no konkrēta samaksas veida, tad arī šeit to var norādīt piegādātāju sadaļā kontaktkartiņai. Attiecīgi, ja mums Nestē maksāsim priekšatmaksas un priekšatmaksām ir vajadzīgi īpaši citi PVN kodi kā galvenajos iestatījumos, tad arī attiecīgi šo informāciju var norādīt šeit. Visos citos gadījumos, tādā parastā darba kārtībā, ja apkalpo savu klientu kā grāmatvedības birojas, tad visticamākais, ka vienīgā vērtība, ko tu aizpildīsi, būs šis piegādātāja samaksas termiņš. Cik dienu laikā man ir jāatmaksā Nestes rēķins no Nestes rēķinā norādītā rēķinu datuma. Ja mēs pievēršam uzmanību ekrāna vidusdaļai, tad kontaktkartiņā mēs varam arī norādīt noklusētos izmaksu kontus un attiecīgi kreditoru kontus, ja tie kaut kādā mērā atšķirās no galvenajiem iestatījumiem. Tātad, ja piegādātāja rēķinā es vienmēr gribēšu, lai man ievietojot Neste Latviju parādās izmaksu konts, kas saistās ar degvielu, šajā gadījumā varbūt izmaksu konts būs kāds no bilances aktīvo kontiem, kā degvielas deposīts, vai varbūt šajā gadījumā liksim transporta izdevumus administrācijas vajadzībām, tad, ievietojot šo kontaktkartiņu rēķinā, rindiņās tiks ievietots šis te noklusētais izmaksu konts. Attiecīgi, ja kreditoru konts kaut kādu iemeslu dēļ atšķirās no galvenajos iestatījumos norādītā 5310, tad tikpat labi to varam arī nomainīt šeit uz 5311. Tad visos gadījumos, kad kreditoru konts šeit būs tukšs, sistēma pārbaudīs to, kas atrodas piegādātāja kategorijā, ja tādu izmanto, vai, ja tur nav norādīta kategorija, vai kategorijā nav norādīts cits kreditoru konts, sistēma dosies uz galvenajiem iestatījumiem, piegādātāja kontējumu un izmantos šo kreditoru kontu, ja konkrētais piegādātājs būs vietējs PVN maksātājs. Un attiecīgi, ja mēs maksājam šim kontaktam kādu priekšatmaksu, un tā atšķirās no priekšatmaksas konta no galvenajiem iestatījumiem, arī šeit to var norādīt. Ja norādīsi šeit izmaksu kontu 7760 un piegādātāja rēķinā tomēr vajadzēs citādu izmaksu kontu, jeb debeta kontu, tad, protams, šo kontu arī piegādātāja rēķinā būs iespējams nomainīt. Ja kaut kādu iemeslu dēļ Neste Latvija ir kļuvusi par PVN maksātāju pēc kases principa, tad ir atzīme uz piegādātāja rēķina par šādu īpašu PVN uzskaiti, tad attiecīgi veic atzīmi kontaktkartiņā, kad PVN tiks uzskaitīts pēc kases principa. Tad priekšnodoklis tiks atskaitīts tikai tajos gadījumos, kad konkrētais rēķins tiks apmaksāts. Dotajā momentā izņemšu PVN pēc kases principa ārā, jo Neste Latvija nav šādas tiesības uzskaitīt PVN. Ja mēs atkāpjamies no tā, ka kontakts ir piegādātājs un konkrēti Neste Latvija, piegādātājs mums varētu būt arī kāda fiziska persona, vai šajā gadījumā arī autors,
Tad tajos gadījumos mums ir iespēja arī padomāt par to, vai konkrētais nodokļu maksātājs ir rezidents vai nerezidents. Es atzīmēšu, ka viņš ir nerezidents. Šajos gadījumos izliks papildus lauki, kuros tad norādīt vārdu uzvārdu, identifikācijas numuru, ielu, apdzīvotu vietu un pasta kodu, tad vērtības, kas nepieciešamas par paziņojumu fiziskai personai nerezidentiem izmaksātajām naudas summām. Šajā gadījumā Neste mums ir rezidents, tad nerezidentu bumbulīti neatzīmēsim. Ja šis konkrētais piegādātājs ar mums komunicē vairākos veidos, un mums ir nepieciešams uzskaitīt viņa darbinieku informāciju vai kaut kādus piegādātājus, noliktavas darbiniekus, pasūtījumu numurus un citas kontaktpersonas, tad mirklī, ja kontakts ir iegūs statusu pārskats, vai attiecīgi viņš ir iegūs savu kodu, jeb ieraksts ir saglabāts sistēmā, tad tajā mirklī kontaktpersonu sadaļā mēs ar plusiņu šim piegādātājiem varam piesaistīt citu kontaktu, kuram jau būs atzīme jau kontaktpersonu. Tad tādas kā vizītkartes pateikt, ka Neste Latvijā strādā Maida Kalniņa. Viņa ir grāmatvede. Un viņai ir telefona numurs. Un varbūt mēs zinām arī viņas ēpastu. Pēc šāda ieraksta saglabāšanas konkrētais kontakts mums ievietosies mūsu Nestes Latvijas kontaktpersonu sadaļā. Šādas kontaktpersonas konkrētam piegādātājam, klientam var pievienot arī vairākas. Attiecīgi spiežot uz plusiņu un veidojot jaunu kontaktpersonas ierakstu. Ja Neste Latvijai ir vairākas piegādes adreses, no kurienes viņi piegādā savus preces vai sniedz pakalpojumus, attiecīgi tieši tādā pašā veidā kā kontaktpersonas, šim kontaktam, ja piegādātājiem var pievienot arī piegādes adreses. Svarīgākais tad piegādes adrese ir tā, kas mums var dot iespēju piegādātāja rēķinā, šajā gadījumā Latvijā reģistrētam nodokļu maksātājam, piešķirt citas valsts PVN numuru un attiecīgi citu valsti, no kurienes tad šīs preces ir piegādātas. Tad, lai attiecīgi Latvijā reģistrēta nodokļu maksātāja darījums atspoguļotos kā preču ieviešana, piemēram, no trešajām valstīm vai Eiropas Savienības. No kā izriet arī visas pārējās saistības pret PVN deklarācijas pielikumiem. Attiecīgi, ja piegādes adreses ir aizpildītas, tad tās būs iespējams arī izvēlēties piegādātāju rēķinā kādā no sadaļām, kuras tad satur šos te piegādes adrešu laukus.